Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Pie mums šodien viesojas Raivis Jānis Jaunkalns. Sveiki. Raivi! Jā, viņš ir zvērināts revidents, un viņš ir arī SIA BDO Assurance revīzijas nodaļas vadītājs un direktors. Un šodien mēs runāsim ar viņu par to, kas tad ir zvērināta revidenta profesija, no kā tā sastāv, kāda ir viņa ikdiena un kas ir tie lielākie izaicinājumi. Un Raivi saka, jā, lai labāk klausītāji vai tie, kas nav saskārušies ar zvērinātiem revidentiem, saprastu, kas ir tā tava ikdiena, tad īsumā pastāsti, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies. Mēģināšu īsumā. Tas, man liekas, laba piezīmes, kā jau iepriekš minējis, manuprāt, daudziem draugiem, kas nestrādā finansēs, jo es beidzu skaidrot, ar ko es nodarbojos ikdienā. Tas tāds citreiz varbūt cilvēkiem nesaistīt ar finansēm tā grūtāk saprotams, bet tas, kas principā ir zvērināts revidents, tā vienkārši saprotot, ir, teiksim, uzņēmums un viņa finanšu pārskati, kas tiek katru gadu publicēti, ir visiem brīvi pieejami, jebkurš var viņus atrast vai nu uzņēmuma mājaslapā vai arī, teiksim, internetā. Un ir attiecīgi visas šīs puses, kas šos pārskatus attiecīgi arī lasa. Un tad zvērināts revidents ir tas, teiksim, tas tilts starp uzņēmumu un viņa sagatavoto finanšu pārskatu, kas ir gada pārskats ar finanšu pārskatu vadību ziņojumu, kā viņam respektīvi gadu ir gājis. Tad ir visi lasītāji, kas ir darbinieki, piegādātāji, klienti, vids un visas pārējās ieteisies būs investori. Un tad attiecīgi, jā, tad mēs esam tā starp šīm pusēm, jo tas, ko mēs ar savu zvērinātu revidentu atzinumu pasakam, ir, ka, teiksim, tā lielos un būtiskos aspektos šis pārskats ir uzticams un mēs esam viņu pārbaudījuši. Tas tā ļoti vispārīgi mēģinot. Un cik tavs darbs aizņem šīs te analītiskās procedūras vai analīzes, cik tavā darbā ir daudz un cik daudz ir komunikācijas? Jā, labs jautājums. Mēs strādājam komandās, sākot ar, teiksim, no 4 līdz pat 10 cilvēkiem. Zvērināti revidenti ir tie, kas beigās, teiksim, pārstāvot šīs komandas parakst šo te slēguma ziņojumu, bet tas komandas darbs sastāv, jā, teiksim, no dažādām iesaistītām pusēm, un, teiksim, ir kolēģi, kas vairāk strādā ar analītikām un ar datiem, to visu, teiksim, saformē, pārbauda, mums ir metodoloģijas un vispār profesija ir ļoti, ļoti regulēta gan Latvijā, gan arī starptautiski, un tad man tā loma vairāk ir, teiksim, tā pārbaudīt to, ko komanda jau ir izdarījusi, jau tos pirmos slēdzienus un apgalvojumus, un tā komunikācija, protams, ar klientu, ar finanšu direktoriem, ar akcionāriem, ar padomēm un valdes locekļiem. Tā ir tā mana lielākā ikdiena. Ja sākumā tā bija 95%, teiksim, datu apstrāde, tagad tas procents mazinās un komunikācija ir, teiksim, tāda pati galvenā. Gan ar komandu, teiksim, tur pārunājot, kā mums iet, kur mēs esam, ko vēl jāizdara, gan arī, protams, ar klientu. Jo, protams, mēs strādājam tā kā ar uzņēmumiem, bet principā jau mēs strādājam ar klientu, kas ir konkrētas personas uzņēmumā. Vai ir kādi mīti, ar kuriem tu saskaries savā revidenta darbā, par revidentu, vai varbūt kopumā par tādu darbu, ko dara revidents? Mīti, visticamāk, ir daudz. Biežākais laikam ir tas, kad mēs nākam atrast kļūdas, ja meklēt kļūdas, vai kad, ja mēs kaut ko atradīsim, tad mēs uzreiz kādam to teiksim, un ja kaut kas būs nepareizs, tad viss būs ļoti slikti. Bet principā jau tas mūsu mērķis, un arī kā es ar komandu tam pieeju, ir, teiksim tā, ja arī mēs kaut ko pamanām vai kaut kas nav pareizi, to visu var pārunāt, to visu var sakārtot, to visu arī vajag sakārtot, palīdzēt šo te izdarīt, bet tas lielākais mīts noteikti ir, ka ja mēs nākam, lai atrastu kļūdu, un parasti vēl tālāk solējot, tā interpretācija ir, ka mēs atrastu kļūdu, lai finanšu rezultāts būtu sliktāks, ka respektīvi tā kā mēs meklējam visu, lai to peļņu potenciāli, teiksim, samazinātu, kas pilnīgi kategoriski nav taisnība. Tas tāds lielākais, teiktu, ko klienta kā liekas, ka jūs tur gribat, lai mums tur ir sliktāks rezultāts. Un tā nav, bet mēs esam piesardzīgāki. Mūsu arī tā doma, un arī, ko es sākumā minēju, respektīvi, ka mēs esam tas tilts starp visiem lietotājiem un pārskatu, mums ir jābūt, teiksim, piesardzīgiem. Tā kā tāds prudencija princips mums ir tomēr, kad mēs, teiksim, uz lietām vai uz pieņēmumiem vai uz uzkrājumiem mēs skatāmies varbūt piesardzīgāk nekā uzņēmums skatās, jo mēs esam tas starpnieks, teiksim tā. Un ja ir tās situācijas, kurās jūs redzat, ka ir kaut kāda problemātika, tu minēji arī, ka jūs necenšaties uzreiz rakstīt, bet izrunāt. Kurā mirklī jūs izrunājat ar klientu? Tas ir tad, kad uzreiz jūs pamanat, vai tas ir kaut kādā noslēguma posmā, kad viņiem ir iespēja vēl kaut ko labot?
Uzreiz. Man tā pieeja tāda, ka mēs izrunājam uzreiz, kad mēs pamanām. Perfektais klients mums ir tāds, kurš jau pats vēršās ar kaut kādu jautājumu. Tur, nezinu, ir jauna transakcija vai kaut kas ir noticis, kas iepriekš nav bijis, vai, teiksim, uzņēmums grib pāriet starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem un daudz nezināmā. Un tad, protams, labāk ir sākumā izzināt ar mums, nekā gaidīt, kad mēs tur, nezinu, tuvojas māja beigas un tūlīt būs termiņš, atnāk revidents, un tad mēs sākam tā kā vingrot un diskutēt par šīm visām problēmu situācijām. Tā kā mēs vienmēr to mēģinam izrunāt tik līdz mēs to pamanām, un to arī parasti klienti novērtē. Tu minēji, ka jūs strādājat komandā. Kas ir tās prasmes un kompetences, kas piemīt jūsu komandai vai kurām būtu jāpiemīt revīzijas komandai? Kritiskai domāšanai, es teiktu, tas ir ļoti svarīgi spēja interpretēt datus, jo mēs, protams, varbūt ir vēl tāda lieta, ko daudz domā, ka mēs tikai strādājam ar datiem, finanšu datiem, grāmatvedības ierakstiem, un tā ir liela daļa no gada pārskata, bet, ja, teiksim, palasa arī gada vai finanšu pārskatu, tur ļoti daudz ir aprakstošā informācija un daudz citāda tipa, teiksim, aspekti, kas nav tikai finanšu informācija, tā kā sākotnēji un galvenokārt, ir jāspēj interpretēt šo finanšu informāciju, bet ļoti liela daļa arī, teiksim, dažādi citi tipi jautājumi. Un šeit ir tā kritiskā domāšana, ka tev tos citus aspektus, teiksim, juridiskos nodokļu un vērtēšanas standartu un cits jautājums ir jāsaprot un jāspēj salikt kopā kontekstā ar šiem te datiem. Un lai tā kā ir tas stāsts, teiksim tā, arī kas iet kopā ar industriju, kas iet kopā vispār ar ekonomiskajām tendencēm, tā kā diezgan tāds plašs redzējums. Vēl, protams, nebaidīties prasīt jautājumus. Tā ir, manuprāt, problēma. Tas gan vairāk, man liekas, jaunākajiem kolēģiem dažreiz attiecās, ka, teiksim, ir varbūt, ja ir labs stāsts no klienta puses, tad tu nevienmēr varbūt mēģini tā kā pačalanžot, ja tā var teikt. Un tad tas arī parasti ir tā kā ir lieta, ko no mums, es domāju, ka arī sagaida, un ko arī mēs arī cenšamies, teiksim, tā darīt. Tas atkal nav tā, lai tur kaut kādu rezultātu samazinātu vai uz to pusi vilktu, bet, teiksim, tā kritiskā domāšana un ļoti labas komunikācijas prasmes. Daudz ir darbs Excelī, bet komunikācija ir tas, kas ir tas pats galvenais. Jā, esmu saskārusies, ka diezgan bieži cilvēkiem īsti nav skaidrs, ko tad dara iekšējais auditors un ko tad revidents, zvērināts revidents. Raivi, vai mēs varam likt vienlīdzības zīmi iekšējais auditors, zvērināts revidents? Nevaram. Jā, auditors un revidents, man liekas, tiek ļoti, vismaz Latvijā, man liekas, izmantos kā sinonīmi. Un kaut kādā ziņā to tulko uz angļu valodu ir sinonīmi, bet, teiksim, revidents, precīzi zvērināts revidents, tā ir regulēta profesija. Tā ir certificēta profesija gan Latvijā, gan Eiropā, gan vispārībā. Tā kā arī mēs sniedzam zvērstu, ka mēs saņemam savus diplomus, teiksim, tā, ka mēs darbosimies sabiedrības interesēs, nevis konkrēti klienta interesēs. Tā kā ir kaut kāds paralēls darbs, es teiktu, kad ir kaut kādā ziņā pārklājās. Mēs arī darbā ar klientiem, kuriem ir šie iekšējā audita funkcija. Mēs arī ar iekšējo auditiem tiekamies. Mēs arī skatāmies, ko viņi, teiksim, darīja. Tas palīdz arī saprast labāk uzņēmumu. Teiksim, tā kā uz iekšējā audita darbu gan mēs ļoti, ļoti reti paļaujamies. Tas arī vairāk saistīts ar, teiksim, mūsu šo regulatīvo pusi, profesijas, bet mēs noteikti uzklausām, pārunājam, izskatām visu, ko iekšējais audits ir darījis, bet es teiktu, ka tas nav viens un tas pats, jā. Tas, ko mēs esam praksē arī redzējuši, mums kā iekšējiem auditoriem ir bijušas šīs sarunas ar zvērinātiem revidentiem, kur mēs tādā izpratnes gūšanas kontekstā saprotam, kādus riskus saredz viņi, īpaši, ja tie ir tādi ilgstošie, kas gadu no gada pārbaudu un revidē šo pārskatu. Un arī tad no mūsu puses arī mēs pastāstam par to, kas ir tie būtiskākie riski. Tas, ko mēs vēl esam dzirdējuši no mūsu organizācijām, ko mēs auditējam, viņi mums norāda, šādi mēs daram, jo zvērinātais revidents teica. Šo mēs nevaram samazināt dokumentu, jo zvērinātais revidents teica. Saki, vai tu esi saskāries ar šādām situācijām, un arī varbūt, es nezinu, vai ir bijušas sarunas ar iekšējiem auditoriem, kad viņi uzdod to jautājumu, kāpēc jūs sakat, ka vajag šo te dokumentu? Jā, šādu, teiksim, atgriezenisko saiti esam dzirdējuši, jā, kad ir kaut kādas lietas, ko, teiksim, arī pārņemot klients, kad arī zvērināti revidenti mainās, tad mums parasti ir gan tā saruna ar iepriekšējiem zvērinātiem revidentiem, gan arī, teiksim, ar klientu. Tur, teiksim, jūs nomainījāt tā, un kas bija kaut kas tāds, ko jūs iepriekšējais zvērināts revidents, teiksim, tā akcentēja, un tad ir tā, jā, kad viņi teica, ka vajag tā, vai vajag arī tā.
Tas, manuprāt, nav slikti. Nav varbūt arī vienmēr labi, jo tad, man liekas, klientam var pazust tāda kritiskā domāšana. Bet parasti no pieredzes, ja mēs kaut ko sakam, es teiktu, mēs vairāk tā iesakam. Tas ir vairāk kaut kas tāds, ko mēs iesakam, vai tur, nezinu, lielas aplēses, uzkrājumiem, kas varbūt tāda viena no tipiskajām, kur ir ļoti liels vadības aplēses, varbūt mums ir kaut kāda pieeja, kas ir mazliet piesardzīgāka, un tad mēs tā kā silti iesakam pielietot šo pieeju. Tā kā ir tāda, jā, tā mēs darām. Tā. Un tas jautājums vēl ir par to, kā tu minēji, ka ir tie izcilie klienti, kas paši nāk tā kā ar jautājumiem. Kāda ir tā labā sadarbība starp zvērinātu revidentu un uzņēmumu? Kādam ir jābūt uzņēmumam, lai tā sadarbība būtu produktīva, lai būtu tā sajūta, ka šeit mēs ejam uz vienotu mērķi? Jā, to es teiktu, ka vismaz gribētu teikt, ka es tagad jau spēju nolasīt diezgan ātri, sākot darboties ar jauniem klientiem. Diezgan ātri var uzķert, tā, vai mēs esam uz viena viļņa, kas var izpausties dažādi. Protams, neslēpšu, kad palīdz, ja otrā pusē finanšu komandā vai, piemēram, finanšu direktors ir bijis un strādājis auditā, jeb revīzijā, tas ir jūtams par to saprašanu un apusējām ekspektācijām, ko sagaida no mums un ko attiecīgi mēs varam gaidīt. No otras puses, tas palīdz, bet tai ir jābūt, manuprāt, apusēji izdevīgai un uz komunikāciju balstītai, jo ja kaut kas noiet greizi, un, protams, termiņi ir tas, kas ir tāds lielākā atgriezeniskā saite, un tas vienmēr sāpīgi, ja neizdodas iekļauties. Parasti tas ir, mēs pat 99% tas ir komunikācijā. Tas nav kaut kādos uzskaits jautājumos, tas nav pārskatu kvalitāte, tas nav tur laika plānošanā, tā ir vienkārši komunikācija starp revīzijas komandu un starp uzņēmumu komandu, kas strādā ar revīzijas komandu. Un, ja tas jau no paša sākuma ir tāds apusēji izdevīgs un saprotams ar saprotamiem spēles noteikumiem, tad es teiktu, ka tas parasti arī ir izdevies. Un, protams, arī uzticība par to, ka tas, ko mēs iesakām, ka tas, ir pamatoti, tāpēc, protams, arī mums savs viedoklis ir jāpamato. Mēs nevaram vienkārši teikt, dariet tā, jo mēs tā gribam, tā kā arī mēs pamatojam un aktīvi diskutējam, labprāt diskutējam arī ar klientiem savu profesionālo viedokli un arī uzklausām viņu. Tā kā, jā, galvenais komunikācija. Jā, un runājot par revīziju gala rezultātu, kas ir tās biežākās kļūdas, ko jūs esat identificējuši gada pārskatos, no kurām vajadzētu izvairīties, vai kuras noteikti nevajadzētu pieļaut varbūt? Jā, tas ļoti atšķirās no klienta un no biznesa. Parasti to, ko mēs, protams, redzam, ir, kad biznesa iet pa priekšu un varbūt uzskaita iet otrā plānā, kas ir totāli saprotams. Mēs arī to saprotam, kad ir prioritātes un ir vienmēr par to jāizšķirās. Par pašiem finanšu pārskatiem parasti, jo laicīgāk par tie tiek gatavoti, jo kvalitatīvāki viņi ir, tāpēc, kad vienkārši paliek vairāk laika apmainīties ar komentāriem vienā un otrā pusē. Tā ir tāda lieta. Otra, ko arī varētu izcelt, ir tas, ka, finanšu pārskatos, protams, ir daudz skaitļi, bet ir daudz paskaidrojošā informācija. Un nereti tā paskaidrojošā informācija nāk klientiem diezgan grūti. Un, manuprāt, finanšu pārskatam ir jābūt tādam, kad lasītājs var saprast ne tikai to ciparu, bet arī kaut kā, bet ir jābūt komentāriem, ja kaut kas ļoti ir mainījies vai kaut kas ļoti jauns. Tā kā es teiktu, ka šī stāsta puse ir parasti tā, kas pietrūkst. Dažos uzņēmumos tagad jau aizvien vairāk vadības ziņojumi ir kļuvuši plašāki. Arī ilgspējas ziņojumi ir daļa no vadības ziņojuma. Tas gan ir, kā saka, cita tēma varbūt, bet tie, manuprāt, ir tādi vairāk apstāstoši ar tiem cipariem, kas ir pašā finanšu pārskatā, bet arī nereti finanšu pārskatos, manuprāt, pietrūkst tā varbūt aprakstošā daļa, kad, hei, te kaut kas ir mainījies ļoti būtiski, un tad vienkārši vienā parastā teikumā neejot konfidenciālās detaļās, kāpēc, lai lasītājiem būtu skaidrs, ok, te bija tas vai te bija tas, jo tas finanšu pārskats, jo, manuprāt, ir labākais arī, tā kā negribās to saukt par mārketinga rīku, bet tas ir labākais publiskais dokuments, ko tev tāpat ir jāpublicē kā uzņēmumam. Tie kritēriji Latvijā priekš obligātās revīzijas pārbaudas ļoti zemi. Līdz ar to ļoti ātri parasti uzņēmums sasniedz šo kritēriju, un to pārskatu ir jāpublicē. Tad, manuprāt, labāk izmantot šo iespēju un uzsaistīt viņu tādu, lai viņš, ir tāds ļoti reprezentabls un,
gramatiski pareizs un tiešām atspoguļo to labāko sniegumu, ko uzņēmuma komanda var kopā ar Evidenci sasniegt. Un tad, kad jūs esat pabeiguši revīziju, snieguši savu verdiktu, viss ir kārtībā, kas ir tā jūsu atbildība? Nu, ja tomēr pēc kaut kāda laika uzņēmumam nav viss kārtībā. Jā, ārzemēs par to var izlasīt Financial Times. Viņiem ļoti patīk, man liekas, par revidentiem rakstīt un it īpaši par starptautiskiem revidentiem. Latvijā arī ir gadījumi, teiksim tā, jo parasti jau ir kā, mēs pabeidzam revīziju, teiksim tā, ceram, ka visi ir apmierināti, ja neko neesam konstatējuši, tad teiksim, tā atgriezieniskā saite nav tāda ļoti izteikta. Bet, protams, ja kaut kas notiek un ir kaut kādi krāšņi piemēri, kad uzņēmumiem pēkšņi paliek būtiski finansiāli sliktāk, tad, protams, skatās, hei, kurš to uzņēmumu pēdējo gadu pārskatu parakstīja, kāds bija atzinums, kas bija atzinumā, vai kaut kas tika izcelts. Tad, protams, kaut kas notiek, tad sāk meklēt tomēr to zvērnāto revidentu. Manuprāt, tas tā publiski notiek aizvien vairāk un vairāk arī pie mums. Jo, piemēram, runājot ar mūsu Amerikas kolēģiem, viņi saka, ka jā, ļoti izplatīta prakse. Ja kaut kas notiek ar uzņēmumu, tad akcionāri, tīpaši publiski kotētiem uzņēmumiem, pat tā pirmā puse, par kuru vērsties, ir nevis, teiksim, varbūt valde vai padome, bet zvērnāts revidents. Jums ir liels apdrošināšanas polises un vārds un tā tālāk, un neviens, protams, negrib teiksim, tā, atrasties šajā pusē, kad hei, tu kaut ko nepamanīji. Tā kā, tas atšķirās, teiksim, manuprāt, no ģeogrāfijām, bet, manuprāt, pie mums arī sāk nākt tas, ka tomēr tad revidents visticamāk kaut ko palaida garām. Tas varbūt ir tāds mazliet, jā. Tu iepriekš minēji, ka tas publiskais pārskats, kuru publicē, ka tur nav šī aprakstošā daļa. Saki, vai jūs tad tā kā iesakat šo aprakstošo daļu papildināt, kaut vai šajā te vienā teikumā? Jā. Tas process parasti ir tāds, ka respektīvi ir visu šo ciparu un apgalvojumu un visu pārējais darbs, ko mēs, teiksim, tā veicam, kas ir diezgan tāds strukturēts. Un tad arī, protams, kad mēs saņemam to pirmo pārskatu versiju, tad mēs sākam pie tās strādāt. Un tad parasti ir kaut kādi tur atkarībā no kvalitātes 2, 3, varbūt pat vairāk raundi ar pārskatu versijām, ar kuriem mēs apmainamies, un tad mēs, protams, arī tad komentējam. Un tad, jā, parasti mēs arī tad piekomentējam, teiksim, hei, kad mūsuprāt varbūt arī šādi. Protams, arī uzņēmums var pats tur izvēlēties. Mēs viņu tā nerakstam, bet, manuprāt, ir forši arī ieteikt, ir forši arī padiskutēt, un tad mēs varam varbūt atrast 2, 3 opcijas, un tad viņi var izvēlēties, kas labāk ir viņu situācija, jo nevienmēr mēs esam arī tik lielās detaļās un niansēs, kā, protams, pats uzņēmums. Bet mēs tā mēdzam darīt. Jā. Manuprāt, tas būtu tikai loģiski mums, jo arī šajā procesa gaitā vajadzētu būt, ka mēs varam vismaz vienu labu teikumu par šo pozīciju ieteikt tādā, ka mēs neesam izdarījuši savu darbu. Pirms gada aptuveni tev bija raksts, kur tu runāji par to revidentu atbildību, par ko tikko runājām. Un tu pieminēji Rail Baltica un Air Baltica, un tad arī šie pamatotie jautājumi sabiedrībai, kā tas varēja notikt, kur tad skatījās revidents. Un tas, ko tu rakstā norādi, kad Air Baltica gadījumā publiskajā telpā ir izskanējis, ka revidents bija sagatavojis rekomendācijas, balstoties uz šo revīziju, un arī valsts kontrole norādīja, ka tur ir augsta riska kaut kādi nesaimnieciski iespējams darbība. Saki, kā tas ir to, ko arī tu minēji? Tas uzņēmums sanāk, jūs varat ieteikt, bet ir kaut kādas pozīcijas, kura tad uzņēmums var neko nedarīt, vai izvēlēties kaut kādas. Kur ir tā robeža? Kur ir tā robeža, kad viņiem ir obligāti jāizdara, un kur ir tā robeža, kad nē, un kas notiek, ja viņi nedara varbūt tos jūsu ieteikumus, vai tas parādās atzinumā, vai kā tas tiek tālāk nokomunicēts? Jā, tam es teiktu, ir tās divas daļas. Viena ir tā daļa, kas saistās ar, piemēram, uz doto brīdi mēs darbojamies 25. gada pārskatiem. Ja tas ir saistīts ar transakciju vai gadījumu vai, darbības turpināšanās riskiem, ģeopolitisku iemeslu dēļ pa 25. gada jautājumiem, tad mums to, protams, ir jāatrisina. Un tad tas var parādīties mūsu atzinumā, vai arī tam ir jātiek iekuriģētam mūsuprāt adekvātā līmenī. Bet, ja tas iet par, teiksim, tādiem ieteikumiem, novērojumiem, labākajām praksēm, kas ir mūsu tā kā rekomendācijas vēstule, pēc tam, ka mēs izsniedzam šo neatkarīgu revidentu ziņojumu, tad tas, teiksim, ir informācija valdei, padomēji, citreiz regulātoram, atkarībā no industrijas. Un tad, protams, tas ir viņu, es teiktu, interesēs, protams, to adresēt, vai tas vienmēr tiek adresēts, teikt, kad visticamāk, kad nē, nekādu tādu mehānismu īsti nav.
teiksim, jā, ka arī ar Baltika gadījumā tur ir evidence norādījis uz šo te darbības turpināšanās apdraudējumu, teiksim tā, vairākus gadus, ja turpat filma atpakaļ, es tagad neatceros, man liekas, jau pēdējos 3-4 gadus, un tas tā kā tur ir, tas ir uzrakstīts, visticamāk, tas ir arī diskutēts, bet, nu, tad jautājums, šis, protams, ļoti, ļoti sarežģīts stāsts, ko mēs cilējam, tur nav tāda viena atbilde, nav tāds viens nedēļas risinājums, bet tad, nu, jautājums, kā pārējie uz to reaģē, un man parasti arī jautājums ir, vai arī tas revidenta ziņojums ir ticis vispār izlasīts. Jo viņš parasti ir, teiksim, ar Baltika pārskats, manuprāt, 150-200 lapspuses, un tad 201. lapspusē sākās šis te ziņojums. Un tad jautājums, vai kāds tik tālu ir aizšķīris. Es ticu, ka ļoti daudz to lasa, bet jautājums, vai, teiksim, visas šīs interesētās puses, arī tie, kas ir lielie lēmumu pieņēmēji, vai tik tālu ir tas izdiskutēts. Protams, nevienmēr tās situācijas ir ātri risināt, bet, nu, tas ir tie jautājumi, kurus, manuprāt, ir vērts uzdot un aprunāt, jā. Ir tīpaši tik ļoti publiskiem. Un tajā katrā nākamajā revīzijā jūs arī skatāties, vai ne, kas bija iepriekšējā periodā, vai tā kā tās izmaiņas ir ieviestas? Kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, jā, tad mēs arī pārunājam to parasti. Mums ir tāds, teiksim, pirmā tikšanās ar vadību. Mums ir obligāti jātiekās ar vadību. Mēs arī, protams, arī labprāt tiekamies, tad mēs pārunājam, kas ir šajā gadā, kā ar pagājušā gada, teiksim, bijis nelabotās kļūdas, vai jūs plānojat labot, nē, kā ar mūsu, teiksim, ieteikumiem un citām lietām. Bet es teiktu, ka tas arī ļoti, ļoti mainījies, kad, manuprāt, šos ieteikumus klienti ņem vērā, viņi novērtē to pievienoto vērtību, un viņi arī iespēju, teiksim, kapacitātē mēģina arī uzlabot. Akcentēt to, ja viņi tam piekrīt. Un ja tas, protams, ir izdevīgi, tas nav tikai uzrakstiet vēl vienu vai atjaunot grāmatības politikas, man liekas, ir tāds biežākais ieteikums, kas ļoti neko jau tajā biznesā visticamāk nemainīs. Tas ir, protams, forši, bet jautājums, vai tā ir lielākā prioritāte. Tas parasti par prioritātēm. Jā, un saki, vai kāds revidē jūs, vai nodrošina virsuzraudzību jūsu darbam, pārskata to, ko jūs esat paskatījuši un snieguši? Jā. Mums Latvijā ir 2 regulātori, kas ir tā mazliet varbūt interesanti. Mums ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, kas ir tā kā kuri pilda deleģēto funkciju no Finanšu ministrijas, un tad arī pat Finanšu ministrija. Un tas izpaužās tā, ka ir šīs sabiedriskas nozīmes struktūras, angliski public interest entities, kas principā ir Latvijā pēc definīcijas tās ir bankas, un tās ir publiski kotēti uzņēmumi, un vēl tur pāris industrijas spēlētāji pakrīt. Tad, respektīvi, ja mēs darbojamies ar šiem uzņēmumiem, mūsu gadījumā mēs darbojamies, tad šo te uzņēmumu, teiksim, mūsu darba kvalitāti uzrauga Finanšu ministrija. Tikko mums īstenībā noslēdzās pārbaude no Finanšu ministrijas, un attiecīgi tad visu pārējo uzņēmumu, teiksim, revīzijas kvalitāti mums uzrauga Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, kas ir varbūt tāds mazliet tā kā pašuzraudzība kaut kādā ziņā varētu likties, jo tie ir citi zvērināti revidenti, jeb kolēģi, kas veic kvalitātes kontrols, un kas ir interesanti, ka to prakses, jeb uzņēmuma kvalitātes kontroli veic abi divi, jo, teiksim, viņi skatās gan konkrēts failus, teiksim, kā mēs tur veicām revīziju uzņēmumu X, gan arī pašu tā kā praksi, kā mēs tur apmācam kolēģus, kā mēs nodrošinām, ka mēs esam neatkarīgi un visas šīs pārējās prasības. Tā kā tas. Un tad mums, teiksim, BDO ietvaros ir arī starptautiskais tīkla regulators, un tur arī pa laikam arī pirms 2 gadiem pēdējā pārbauda bija, tad arī viņi detalizēti skatās. Un tur tad ir jau, teiksim, partneri no citiem starptautiskajiem birojiem, kas arī tad brauc fiziski un skatās arī gan failu kvalitāti, gan arī prakses kvalitāti. Tas, lai mēs varētu turpināt darboties tīklā. Jā, pēc mūsu sarunas var noprast, ka faktiski tas revīzijas darbs ir tāds ļoti resursu ietilpīgs. Tu minēji par to, ka ir daudzi kolēģi jāpiesaista, tu pats un kopumā tā komanda un visas tās analīzes, kas ir jāveic un tās kompetences, kas ir nepieciešamas. Vienā no rakstiem pavisam nesen tu minēji, ka tā kvalitāte, kas ir jānodrošina revīzijas komandai, īsti nav samērojama ar šī brīža to cenu, ko var piedāvāt faktiski tas pakalpojums saņēmējs. Kā tur ir? Varbūt šo te vari nokomentēt. Jā, šī ir laba tēma. Nezinu, cik mēs detalizēti būtu par to pareizi runāt, bet jā,
tas ir jautājums. Prasības aug, standarti mainās. Arī mums ir savi, kā jau minēju, standarti, tīpaši starptautiskie, pēc kā mēs darbojamies starptautiskā līmenī, tad tie aug, mainās, viņi paliek tikai detalizētāk, nekas nepaliek vieglāks, teiksim tā. Ir tas tā saucamā riska pieeja revīzijai, bet, pa lielam daudz, kas ir izskans mūsdienās, visas šī ģeopolitiskā situācija, kā uzņēmiem iet un uz kurien viņi eksportē, no kurienes viņi importē. Teiksim, visur var saskatīt revidents riskus. Kā arī minēju, esam ļoti piesardzīgi, līdz ar to mēs redzam daudz riskus, teiksim tā. Bet, kā prasības aug, arī dažādas kvalitātes prasības, teiksim, uzņēmuma līmenī, kas mums ir jānodrošina. Mums arī pašiem tā kā vēl sevi ir jāpārbauda, piesaistot neatkarīgs cilvēks pa virsu visiem pāriem regulatoriem, kuriem minēju. Tā kā tas, protams, palielina izmaksas. Tas, protams, prasa arī cilvēkus komandā, kas varbūt nestrādā pa taisno vienmēr ar klientiem, bet ir nosacīta tāds back office. Arī viss šīs AML likuma prasības, AML likuma subjekts, ko arī atsevišķi mums pārbauda, teiksim, regulātori. Tā kā, prasības aug, un, protams, loģiski arī ir inflācija un vispārējais, un mēs, protams, arī darbojamies biznesā, tā kā tās cenas atšķirās, un tā maksāt griba un arī spēja, protams, arī atšķirās uzņēmiem un industrijām. Mēs varbūt ļoti daudz strādājam salīdzinoši ar mūsu konkurentiem, ar finanšu industrijas spēlētājiem, vietējiem kapitāla bankām, fintekiem un citiem, kur varbūt tā iespēja ir lielāka, teiksim tā, un tur arī nereti otrā pusē ir bijuši, teiksim, kolēģi vai arī zināmi, teiksim, cilvēki, kuri ir arī auditā paši strādājuši kādreiz. Bet, teiksim, ja mēs runājam par publiskajiem varbūt iepirkumiem, tad tur vienmēr tā ir ekonomiski izdevīgākais, tas laikam pareizais termins, ko izmantot. Un tur tad, ja tu nevari iestartēt, teiksim, ar tādu zemāko cenu izpildot visas prasības, tad tur ir jādomā. Jā. Tad, protams, tur neko pārrunāt nevar. Tā kā, revīzijas cenas, protams, aug. Ir kaut kādiem klientiem šī tēze, kad ar mākslīgo intelektu tam vajadzētu iet kaut kādā brīdī arī uz leju. It kā jums vairs tur nevajag tik daudz cilvēkus, viss var izdarīt AI. Tā arī, diemžēl, īsti nav. Tā kā, tas ir liels jautājums. Jo arī varbūt interesanti ir tas, ka Latvijā ir gandrīz tikpat daudz zvērnātu revidentu komercsabiedrības, cik ir zvērnātu revidentu. Tas nozīmē, ka ārpus, teiksim, starptautiskajiem vārdiem un vēl pāris birojiem ļoti daudzi praktizē, teiksim, tā paši pa sevi, kas, protams, piesātina to konkurenci. Salīdzinot ar kaimiņu valstīm, tāpat zvērnātu revidentu skaits ir ļoti, ļoti mazs Latvijā. Man liekas, precīzi nepateikšu, aptuveni kāds 150, manuprāt, Igauniem liekas 1000 vai pat vairāk. Tirgus nav, teiksim, reiz 8, bet tā konkurence, protams, ir ļoti jūtama, un viņa, protams, ir ļoti jūtama uz cenām, jo arī, var arī saprast klients, teiksim, pārmaksāt vai maksāt vairāk, tad tev ir jāredz tā vērtība, un tad ir jautājums, kā mēs varam pārdot to savu vērtību. Viens ir atzinums, tas ir obligāti, to vajag, bez tā nevar iesniegt gada pārskatu, bet vai mēs spējam sniegt papildus vērtību klientiem, un tās parasti tās sarunas, ar ko es arī ikdienā nodarbojos, aizņem lielāko daļu manas ikdienas. Tu pieminēji mākslīgo intelektu, vai tu vari padalīties, kā tev liekas, kā revidenta profesija mainīsies, ņemot vērā arī mākslīgo intelektu, cik daudz viņš ienāks vai jau ienāk revidenta darbā, un vai tiešām varēs aizstāt pāris nesertificētas, varbūt revidentus? Daļai es domāju, ka īstenībā varēs. Mēs arī esam sākuši izmantot, mēs esam nodrošinājuši IT risinājumu, kad mums, teiksim, šī informācija, ko mēs liekam mākslīgajā intelektā, tā nekur tālāk neaiziet. Jo tas ir, teiksim, pats svarīgākais, jo mēs nav noslēpums, mēs strādājam ar ļoti, ļoti konfidenciālu informāciju. Mēs varam revīzijas ietvaros klientiem prasīt, principā, jebkāda tipa informāciju. Tas nav tikai piemēram, nodokļu pakalpojums, tikai juridiskais pakalpojums. Mēs varam prasīt visu, un tad jautājums, kā mēs ar viņu strādājam un kā mēs to uzturam, kā mēs viņu nodrošinām, ka neviens pie tā netiek. Un tas ir viens no tiem lielākiem, protams, izaicinājumiem. Ir daudz dažādu rīku,
man liekas, jau simtiem, grūti sakot līdzi, bet mēs nevaram viņus vienkārši ielikt un prasīt, hei, lūdzu, paskaties, vai tev tur kaut kas liekas, jo tā informācija ir ļoti, ļoti konfidenciāla. Tā kā mēs esam, mums ir, teiksim, rīks, kas tu informāciju tālāk nelaiž, to mēs arī darbojamies, bet mēs esam arī konstatējuši jāatzīst, ka, teiksim, ir forši ar mākslīgu intelektu sarunāties, arī izmantoju katru dienu, tas, man liekas, tāds labs čatā biedrs par kaut kādām arī tehniskākām lietām, tur starptautiskiem būt standartiem, vai arī vienkārši tāpatām pa tēmu. Tā kā tas mazliet to atvieglo, bet es neteiktu, ka tas ir būtisks pienesums vismaz pagaidām. Un arī to datu apstrādes procesu, ar ko visvairāk nodarbojās visjaunākie kolēģi, uzsākot savu karjeru revīzijā, tad es arī teiktu, ka tas palīdz, bet tas neizslēdz viņu nenovērtējumu vērtību, kas, manuprāt, mainīsies, ejot laikam uz priekšu, bet ir grūti teikt. Jo, mēs parakstot atzinumu atbildam par to, ka mēs tos datus interpretējam pareizi. Un ja mēs viņus ieliekam kaut kādā rīkā un nesaprotam, kā viņš ar viņiem strādā, tad tas, ko mēs izvelkam ārā, var izstīties forši, bet jautājums, kā mēs līdz tam nonākam, mums vienmēr vajag parādīt mūsu regulātoriem un visām pārējām pusēm, kā mēs nonācām līdz slēdzienam X. Un ja tas viss nav dokumentēts un atsakojams tā, ka mēs paši par to jūtamies droši, tad mēs to nevaram te īsti izmantot. Bet mēs gribētu izmantot vairāk. Tā kā es ticu, ka būs kaut kādi labi risinājumi. Protams, arī liels jautājums ir klientu iesniegtā datu kvalitāte. Tā arī ļoti atšķirās. Un tad arī jautājums, cik labus datus tu tur ieliec, tik augstāk noteikti vai zemāk kvalitātē, tu arī pēc tam dabūtu atbildi. Tā kā eksperimentējam. Raivi, un sarunas noslēgumā mēs gribam tev jautāt, ja tev būtu iespēja nodot vienu, vai līdz 3 ieteikumiem uzņēmumu vai finanšu vadītājiem, kāds vai kādi tie būtu? Tas mans lielākais noteikti un galvenais ieteikums būtu mēģiniet nodrošināt to finanšu informāciju iekšēji, tā kā laiva režīmā. Respektīvi, kad jums nav jāvelta tur mēnesis vai 2, lai saprastu, kas notika pirms 2 mēnešiem. Tad, protams, tā informācija noteikti vairs nav ļoti noderīga jums pašiem, ņemot vērā, ka tagad viss tik ātri mainās. Tā kā tas, manuprāt, ir labi uzņēmumi, kur spēj to nodrošināt, kur spēj ātri noslēgt periodus, ceturkšņus, gadus ātri dabūt šo sajūtu par finanšu datiem, un tad balstoties uz ļoti relatīvi jauniem datiem, bet vēsturiskiem, veikt lēmumus, ātrāk arī pabeigt finanšu pārskata audits, piemēram, jo tas ir ļoti būtiski. Ja mums klienti noslēdz ātri, mēs varam ātri pieslēgties un pabeigt, tas nozīmē, ka viņi ir iet uz nākamo projektu un to noslēgt, tā kā nodrošināt tādus reāla laika datus, cik vien tas ir iespējams ar opcijām, kas ir. Vēl es ieteiktu, teiksim, uz ceturkšņu bāzes sagatavot varbūt starpperiodu pārskatu un vismaz nodot to vadībai, valdei, padomē, iekšējiem auditam atkarībā, cik daudz puses ir, lai, teiksim, tās sarunas par tiem cipariem nenotiek decembra beigās vai janvāra sākumā vai aprīlī, kad jau tas mēs runājam par 4 mēnešus uz atpakaļ, jo tad visticamāk arī vadības komandai un pārējām pusēm arī viņi, teiksim, ja mēs aprīlī sākam domāt par decembra uzkrājumiem, aplēsēm vai kaut kādiem projektiem un kā viņus uzskaitīt, tas, manuprāt, ir pa vēlu, un tad jau grūti ir kaut ko koriģēt. Tā kā, manuprāt, uz ceturkšņa bāzes nav obligāti tas jāpublicē visiem, bet tas, manuprāt, palīdzētu pieņemt labākus lēmumus. Un trešais, komunicējiet ar jūsu revidentu. Atklāti un prasiet visus jautājumus iespējamos. Paldies, Raivi, par šodienas sarunu. Tad mēs aicinām ievērot Raivi teikto. Tad pirmais esam operatīvi ar datiem, veidojam starpperiodu pārskatus, ziņojumus, iedodam viņus izlasīt vadībai, komunicējam ar revidentu un aizšķiram līdz tai pēdējai lapusē gada pārskatām, paskatāmies, ko revidents tur ir uzrakstījis un vai sniedzis kādus ieteikumus un ieviešam viņus. Tā kā liels paldies, uz tikšanos!